HIV nav stāsts par infekciju vai slimību, bet gan par mūsu vērtībām, par to, ka visi cilvēki ir vienādi, ka patiesa mīlestība nešķiro, ka diagnoze nevērš cilvēku sliktāku. Tas ir stāsts par mums pašiem, kādi mēs esam, cik pieņemoši un saprotoši. Mēs visi esam vienādi, labāki un sliktāki, skaistāki un neglītāki, gudrāki un dumjāki. Visi šīs zemes bērni. Agita, 52 gadi, no tiem 15 strādā dienas centrā ar HIV aids skartajiem. Labvakar, ekscelences, draugi un atbalstītāji. Labvakar arī Rīga TV24 skatītāji. Paldies, ka esat sapulcējušies tik kuplā skaitā, lai kopīgi izlasītu Latvijas HIV aids stāstu, turpat 30 gadu garumā. Kopā ar jums to darīsim arī mēs, Leoda Lietuvieta un Aivis Ceriņš. Mēs atklājām koncertu ar Cezāra Frantka Ziemassvētku prelūdiju, kuru izpildīja Kristīne Adamaita. Lūdzu, aplausus viņai. Šis ir pirmais aids dienai veltītais koncerts, kas vēl pirms kāda laika diez vai būtu bijis iespējams. Patiesībā šis varbūt ir pirmais nopietnais publiskais brīdis, kad daļa Latvijas sabiedrības izprotoši un pieņemoši paskatās uz HIV infekciju un tās skartajiem, simboliski pasniedzot roku. Ļoti svarīgs brīdis, kas būtu salīdzināms ar kādu pavērsienu situāciju Lielbritānijā, tālajā 1987. gadā, kad tika inficēts pirmais HIV pacients šeit pat pie mums Latvijā. Bet šobrīd vārds uzrunai šī nama saimniecei bīskapei emeritus Jānai Jērumai Grīnbergai. Lūdzu. Pagājušā gadsimteņa 80. gados es strādāju Londonā, Middlesex slimnīcā, un toreiz sāka parādīties pirmās baumas par to, ka ir šī jaunā briesmīgā slimība, kura toreiz galvenokārt skāra Londonas geju saimi. Tā kā šī slimnīca atrodas tuvu Soho, kur arī bija krodziņi un klubi, kur pulcējās geji, tad bija tā, ka tieši mūsu slimnīcā nonāca pirmie slimnieki. Un es labi atceros, kāda toreiz bija neziņa, kādas bailes, ar kādiem aizspriedumiem un kādām nepamatotām rīcībām sastapās šie pirmie HIV inficētie. Cilvēki vairījās ar viņiem ēst kopā, aiztikt vai pat satikties. Arī baznīcās kādu laiku valdīja gandrīz panika. Daudz negribēja dalīties, piemēram, dievgaldu vīnu, ja bija kāds risks, ja kāds ar HIV būtu tam pieskāries. Vēlāk, kad sāk dzimt bērni, tad arī viņu liktenis bija neapskaužams. Bērndārs skolas negribēja viņus pieņemt, pat ārsti un citi terapeiti negribēja pieskarties. Un tad milzīgu pavērsienu šajā bēdīgajā bildē veica viena sieviete. Un nevis ar lekcijām, ar publiskiem pasākumiem, ar skrejlapām, bet ar pieskārienu. Jo 87. gada aprīlī tautas mīlule, princese Diāna, apciemoja Maildmējas slimnīcu Londonas austrumos, un vizītes laikā viņa ne tikai runāja ar aids pacientu, bet apsēdās pie viņa un turēja viņam roku. Diānai, kā vienmēr, sekoja liels paparacī bars, un līdz ar šī viena bilde, viens tēls izplatījās pa visu pasauli. Un vienkāršais žests vai glāsts uzskatāmā veidā norādīja uz to, ka nav jābaidās, ka aids pacients ir cilvēks, kurš arī ilgojas pēc pieskāriena un pēc mīlestības.
Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc tas bija svarīgi un vēl tagad ir? Pirmkārt jau tāpēc, ka tas vienkārši ir cilvēcīgi un normāli neizslēgt HIV inficētos no sabiedrības. Bet otrs iemesls ir tāds. Es Londonā pazinu daudz HIV inficētos, bet īpaši atceros divus. Viens bija vīrietis, kurš 80. gadu sākumā tika inficēts, bet pateicoties ARV medikamentiem vēl tagad ir dzīvs, dzīvo, strādā. Otra bija sieviete no Āfrikas, no kultūras, kurā bija neiespējami par HIV aids runāt. Vīrs viņai bija iedevis vīrusu. Es ilgi viņu apciemoju slimnīcā, kur viņa arī nomira, un pat bērēs ģimene man lūdza, lai es par to nerunāju, no kā viņa mirusi. Klusēšana un aizspriedumi nonāvē, bet pieskāriens un glāsts dod dzīvību un cerību. Paldies bīskapei emeritus Jānai Jērmai Grīnbergai. Šovakar mēs visi savā ziņā daram vienu un to pašu. Pienākam klāt, pasniedzam roku cilvēkiem un problēmai, kur esam izlikušies neredzam, it kā tās nebūtu. Un mūsu sabiedrībā tā ir liela uzdrīkstēšanās, liels solis uz citādā pieņemšanu. To dara mūziķi, kas šovakar te dziedās un spēlēs. To dara visi, kas piedalījās, es zinu, vai tu zini, kampaņas klipos, aicinot cilvēkus testēties un noskaidrot savu HIV statusu. To darāt arī jūs šeit klātesošie un, protams, koncerta skatītāji tur ārpus TV ekrāniem. Vienmēr ir kāds, kurš pasniedz roku un pieskaras pirmais. Tāpēc arī balvai, ko veidojas tēlniece Olga Šilova un ko šovakar mēs pasniegsim koncerta noslēgumā, dod simbolisks nosaukums – glāsts. Bet tagad vārds Daumantam Kalniņam un instrumentālajai grupai ar kompozīciju Imants Kalniņš, Knuts Skujnieks. Es gribu kļūt par roku lēnu un U2 skaņdarbs With or Without You. Sagaidām ar aplausiem. Šķīlā, kad vējš nāk, kalnos sniegu sēt, būt no vakarā zvaigzne zīlā, ar kuru lemts tev uzvarēt. Šķīlā, kad vējš nāk, kalnos sniegu sēt, būt no vakarā zvaigzne zīlā, ar kuru
makes me wait, and I'm weak without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you, with or without you. Oh, I can live with or without you. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. My hands are tied, my body bruised. She got to me with nothing to wait and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you, with or without you. I can't live with or without you. With or without you, with or without you, I can't live with or without you, with or without you. Paldies Dalmatam Kalingam un instrumentālajai grupai. Paldies! Kā jau mēs noskaidrojām, 1087. gadā, kad princese Diana spēra savu vēsturisko soli, Latvijā tika reģistrēts pirmais HIV pacients. Šodien ir 2016. gada 1. decembris. Gads, kad beidzot atklāti runājam un atzīstam, ka HIV infekcija ir mūsu vidū un ir vairāk izplatīta, nekā mēs to spējam iedomāties un pat apzināmies. Ka tā seņem ir šķērsojusi sākotnējās risku grupu robežas un reāli var skart ikvienu no mums. Bet koncerta gaitā, atskatoties uz dažādiem pavērsieniem, uz pavērsienu punktiem Latvijas HIV aids stāstā, un mēs nonāksim līdz pat tālajam, it kā tālajam, 1987. gadam, kad Latvijā tika reģistrēts pirmais HIV pacients. Un tātad 2013. gads Latvijā piedzimst lielākais HIV inficēto bērnu skaits, proti 10.
Latvija ar 70 HIV pozitīviem bērniem šobrīd ir Eiropas Savienības dalībvalsts ar lielāko HIV inficēto bērnu skaitu. No viņiem 4 ir piedzimuši šogad. Man ir 4 bērni. Vecākie bērni jau lieli. Jaunākie gan vēl jāpaspēj izaudzināt. Jaunākajam dēliņam ir tikai 3 gadi. Ar viņu man gāja traki, kamēr uzņēma grūtniecības uzskaitē. Kad palika stāvoklī, man bija 43 gadi. Kad sonogrāfijā sadzirdēju savu bērniņu sirdspūkšķi, es sapratu, ka neattiekšos no viņa. Es domāju, ka bērni ir no Dieva. Mēs viņus neizvēlamies, viņi izvēlas mūs. Kad beidzot tiku pie ginekoloģis, kura bija gatava man ņemt uzskaitē, nomierināja, sakot, ka viss būs labi. Un es viņas kabinetā raudāju. Aļona, 53 gadi, precējusies, šobrīd nestrādā, kopi savu vīru 1. grupas invalīdu un audzina bērnus. Šovakar ar mums kopā ir arī grupa Framest un Kaspars Zemītis, kurš ir viens no pirmajiem, kas piekrīt dalībai šajā koncertā. Un šobrīd es tad aicināšu visus nodoties viņa muzikālajā ceļojumā. Raimonds Pauls, Aspazija, Circenīša Ziemassvētki, kā arī Kaspars Zemīšs, skaņdarbs, prelūdijas Sveces gaismai. Circenītis aizkrāstē, nāc puisīt matējā zotē, ak, depresīnā maisītes, skats, ka tur laukā zvaigznītes, skats, ka tur laukā zvaigznītes, skats, ka tur laukā zvaigznītes. Citiem tekstīši pīrādziņš, mums lūk tur logā mēnesiņš, tāds biežmats apaļš mēnesiņš, tik spoži citiem nespīd viņš, tik spoži citiem nespīd viņš, tik spoži citiem nespīd viņš. Beidz raudāt dēliņ rimstīnu, es tev ko jau pastāstīšu, mēs rundzirātos iejūksim, uz mēnestiņu nobrauksim, uz mēnestiņu nobrauksim, uz mēnestiņu nobrauksim. Tur būs tev spožas pēlītes, būs fruncim zelta pēlītes, tev iedos sidrap šautnīti, un vēl ar zeltā gailīti, un vēl ar zeltā gailīti, un vēl ar zeltā gailīti. Piesāņiem būs tev zobendiņš, un rokā sarkans kā rodziņš, viens puisītais viens āzotē, kā circenītis aizkrāsnē, kā circenītis aizkrāsnē, kā circenītis aizkrāsnē.
Paldies grupai Frāmest un Kasparam Zemītim par šo muzikālo ceļojumu. Paldies! 2010. gads. Ar šo gadu sākās ievērojams HIV inficēto sieviešu skaita pieaugums, kopējiem inficēto skaitam pārsniedzot 5000. Daudzas sievietes par savu HIV pozitīvo statusu uzzina tikai iestājoties grūtniecībai, jo mūsu valstī obligātie HIV testi tiek veikti tikai grūtniecēm un asins donoriem. HIV inficēto sieviešu skaitam ir tendence palielināties, proti 32% no jauna reģistrētajiem pacientiem šobrīd ir tieši sievietes. Salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm Latvijā ir lielākais sieviešu īpatsvars no jauna reģistrēto HIV pacientu grupā. Pretēji izplatītam mītam vai pieņēmumam, šīs sievietes nebūtu nav intravenozo narkotiku lietotājs, seksuālo pakalpojumu sniedzējs vai ar citiem sociāli nelabvēlīgiem uzvedības paradumiem. Kā esam inficējusies, uzzināju nejauši. Mainīju darbu, vajadzēja izziņu par veselības stāvokli, un tur arī man pateica. Tajā brīdī neko nedomāju. Sēdēju un mākslot smaidīju. Darba dēļ nebija laika par to domāt. Tikai visu laiku sev teicu, ka nedrīkstu krist panikā un padoties. Biedēju nākotni. Domāju, ka man nebūs ģimene, bērni, ka visu mūžu palikšu viena. No nāves man nebija bail. Nāve ir pārāk abstrakts jēdziens. Tas nav tas, kas pirmais ienāk prātā. Vienīgi līdz tam man likās, ka dzīve ir kā lidmašīnas dūmastas debesīs, bezgalīgi izzūd tālēs, tad tagad es saprotu, ka dzīve ir nogrieziens ar sākumu un beigām. Terēze, 35 gadi, strādā apkalpojošajā sfērā, ir precējusies un audzina bērnu. Šo koncertu atbalsta arī grupa Rakstu raksti. Kristīna Kārkle, Marts Kristiāns Kalniņš, Edgars Kārklis un Artis Orups, latviešu tautas dziesma Aizsaulīte mēnestiņi.
Liels paldies grupai Raksti par emocionālo izpildījumu. Ceļojam tālāk, 8 gadus atpakaļ. 2008. gads. Pirmo reizi tiek reģistrēts lielākais inficēšanās gadījumu skaits heteroseksuālā ceļā – 164 gadījumi. Šogad jau 40% no inficēšanās gadījumu ir saistīti ar heteroseksuālajām attiecībām. Iespējams, šis skaitlis ir vēl lielāks, jo ir pietiekami daudz nezināmas izcelsmes inficēšanās gadījumu. Tā ir nepārprotama liecība, ka infekcija vairs nav saistāma ar noteiktām, kā dažam varbūt gribētos domāt, marginālām sabiedrības grupām. HIV patiesībā var skart ikvienu no mums, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, sociālā stāvokļa, izglītības dzīvesveida vai seksuālās orientācijas. Tu jautā, vai atceros, kā tas notika? Esmu par to domājis. Tas bija vasaras beigās, skaista, silta augusta nakts, jauka meitene līdzās. Pēc tam mēģināja viņai teikt, lai pārbaudās, lai uztaisa analīzes. Dusmu uz viņu nav. Pats jau vien esmu vainīgs. Dažkārt staigāju pa pilsētu, skatos uz cilvēkiem, tādi laimīgi, pārīši, ģimenes, bērni. Domāju, ka man nekad tā nebūs. Protams, esmu jauns, ceru, ka satikšu meiteni, kura nebaidīsies. Man būs ģimene, bērni. Kad iedomājos, ka vajadzēs viņai to pateikt, ir bail. Nu tā arī dzīvoju. No vienas puses ceru uz labāko, no otras neko neceru un negaidu. Vitālijs, 27 gadi, strādā par apsargu. Mēs esam ļoti gandarīti, ka šovakar ar mums kopā ir arī Aija Vītoliņa. Aija mums izpildīs Mārtiņa Brauna un Māris Zālītes kompozīciju Veltījums mīlestībai, kā arī Leonarda Koena Aleluja, kur viņai pievienosies Ieva Sutugala. Kas tas ir, kas tumsā laistās? Kas tas ir, kas tumsā laistās? Nevaru es atcerēties, atceros es tikai vienu, tas ar tevi ļoti saistās. Vai tas bija mums un zudā? Kas tur tagad tumsā laistās? Kas tur tagad tumsā laistās? Nevaru es atcerēties, aizvien siltāk, aizvien spožāk, tas ar tevi ļoti saistās.
Visas lietas, kas ir skaistas, man ar tevi saistas. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the minor 4, the major 5, and the major 4, the baffled king composing. Paldies Aijai Vītoliņai un Ievai Sutigovai. Vismaz mani šis skaņdarbs tiešām aizkustināja līdz asarām. Skaņdarbs, kuru dzirdot, katreiz atrod kaut ko jaunu.
Mēs turpinām tālāk. 2001. gads. Lielākais jauno reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits – vairāk kā 900. No tiem milzīgs kāpums intravenozās narkotikas lietojošo iedzīvotāju vidū. Tie ir pāri pa 600 gadījumu. Pēc tam slimības izplatība šīs sabiedrības grupas vidū pakāpeniski mazinās. Un šogad vairs tikai 16% no jaunajiem inficēšanās gadījumiem ir saistīti ar intravenozo narkotiku lietotājiem. Man ir 30 gadu, un 15 no tiem es lietoju narkotikas. Dažādas. Neviens mani nediskriminē, es pats sevi diskriminēju. Kā? Es baidos. Baidos pateikt, ka man ir HIV. Tā dzīvot ir ļoti grūti, neiespējami. Jāslēpjas, jāizliekas. Kāpēc es nevaru kā citi? Nu ir, un tad. Draugi gan ir tādi paši kā es. Viņiem varu pateikt, ka man ir HIV. Pārsvarā kontaktējos tikai ar narkotiku lietotājiem. Ar viņiem man nav problēma. Taču kā es arī tā gribētu darbs, sieva, ģimenes, bērni, zinu, ka nekad nebūs. Man liekas, ka nepaspēšu. Emīls, 33 gadi, šobrīd nestrādā. Mūsu koncertu atbalsta arī Ieva Karēvica un Ingus Ulmanis, un viņi izpildīs 2 skaņdarbus – Zigmāra Liepiņa, Andras Manfeldes, Ja tu man esi, un Ingusa Ulmaņa un Pētera Brūvera, Cik brīvs, tik dzīvs. Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi. Ja tu man esi, es gribu tik, lai apstājas laiks. Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi. Ja tu man esi, ja tu man esi, tu man esi. Katra nopūtā nozīmē spriedumu, vienalga, kur es iešu tev līdz.
Uz skatuva aicinām Ingus Ulmani ar kompozīciju Cik brīvs, tik dzīvs. Cik tu brīvs, tik dzīvs, pasaule garām slīd, ceļi sauc. Pilsētas ugunis, mirdzoša milzu zivs, neprasiet, kā man iet, esmu dzīvs. Neprasiet, kā man iet, vēl es dzīvs, jo brīvs. Neprasiet, kā man iet, cik tu brīvs, tik dzīvs. Mirkļi bija tie, kas skrien, mirkļi ir vienīgie, pārējais neskaitās, neskaitās, piedodiet, mirkļi vien garām skrien, pasaule garām slīd, neprasiet, kā man iet, neprasiet. Neprasiet, dzīves stāsts, ūdeņos ierakstīts, melnajos ūdeņos ierakstīts. Tikai vējš, niknis spējš, pamali pušu plēš, spožais purns, košais kurns pretim spīd. Neprasiet, kā man iet, cik tu brīvs, tik dzīvs. Neprasiet, nu kā man iet, vēl es dzīvs, jo brīvs. Mirkļi bija tie, kas skrien, mirkļi ir vienīgie, pārējais neskaitās, neskaitās, piedodiet, mirkļi vien garām skrien, pasaule garām slīd. Neprasiet, kā man iet, neprasiet. Paldies Ingum Ulmanim. Mēs dodamies vēl tālāk. 1993. gads tiek dibināta biedrība Agihas, jeb atbalsta grupa HIV inficētajiem un aids slimniekiem, kas ir pirmā organizācija Latvijā, kas sniedz atbalstu šīs infekcijas skartajiem, viņus apvienojot un aizstāvot viņu intereses. Šajā gadā Satekles un Marijas ielas stūrī tiek atklāta arī piemiņas stēle HIV aids mirušajiem, neliels piemineklis ar bruģējumu gājēju daļā. Mēs esam pateicīgi, ka savu muzikālo atbalstu šovakar sniedz arī Inga Šļabauska-Kancēviča un ērģelniece Kristīne Adamaite. Tad klū
klusi, man liekas, ka sacītu kāds, ver acis uz augšu, ver acis uz augšu. Un redzu, skrien mirkļi un dienas, kā gulbji pret tālieni peld. Un trauksmai no spārnu vēdām dveš skumjas un dzīvību deld. Bet tad, kad neviļus protīs, vairs pukstēt neilgos sirds, trauks spārnota dvēsele no manis, kur gaiši mirdz mūžībā. Noguris no dzīves un trokšņa, uz zemi noslīgt grib skats, tad klusi, klusi, man liekas, ka sacītu kāds, ver acis uz augšu. Paldies Ingai Šļabovskai-Kancevičai un Kristīnai Adamaitei. Dāmas un kungi, ekscelences, mēs esam nonākuši pie 1986.–87. gada. Latvijas infekoloģijas centrā tiek izveidota HIV nodaļa. Šobrīd Latvijas infekoloģijas centra 2. nodaļa. Mēs šodien gribam apliecināt visdziļāko cieņu un pateicību visiem tiem mediķiem, kuru pašaizliedzība un profesionalitāte šajās Latvijas HIV aids stāstā, ko mēs esam stāstījuši, ir rakstījuši tās gaišākās lapuses. Mēs gribētu katru no viņiem nosaukt vārdā, bet tas vienkārši nav izdarāms, jo viņu ir tik daudz. Tāpēc mēs šoreiz nosauksim tikai dažus, un es lūkšu jūsu aplausus. Māra Spredze, Vasilijs Rutkovskis, Juris Zalcmanis, Gunta Stūre, Pauls Aldiņš, Ludmila Vīksna, Edgars Tirāns, Ilza Ekšteine, Nadežda Šubņikova, Genoveva Brunava, Valdis Millers, Ņina Arbuzova, Tatjana Kurova,
Anastasija Šangirējeva, Gunita Saulīte un Inga Januškēviča. Aplausi viņiem! Paldies jums! Es ceru, ka arī jūs skatītāji tur pie TV ekrāniem uzgavilējāt šiem cilvēkiem, kas palīdz un kas dara labu. Mēs turpinām tālāk. Mums ir jāpasniedz balva, un mēs tojamies balvas pasniegšanai. Balva glāsts ir šeit pat mums priekšā. Un Agikas vārdā es vēlos pateikt to, ka šo balvu viņi ir veidojuši, lai atzīmētu to īpašo ieguldījumu HIV infekcijas mazināšanā Latvijā. Balva šogad tiks pasniegta pirmo reizi, un mēs ceram, ka ne pēdējo reizi. Un kurš iegūs balvu, to mēs uzzināsim pēc pavisam neilga brīža. Bet šobrīd vēl kāds muzikāls pārsteigums. Uz skatuvi aicinām Ieva Karēvica, izpildīs skaņdarbu Vilnis Kundrāts, Nanda Milbreta, Esi man klāt, kā arī Ieva Sutugova, Mārtiņš Brauns, Broņislava Martiževa, Daudz laba nevajaga draugs. Vienkārši skaties manās acīs, vienkārši skūpsti manu pieri, vienkārši glāsti manu galvu, lūdzu, vienkārši esi man klāt, vienkārši ieskaties man acīs, vienkārši noskūpsti manu pieri, noglāsti manu galvu, lūdzu. Vienkārši esi man klāt, tevi ir tik labi.
sīkas vasas iezeļ augs. Tas pieņemsies, tas sakupos. Tev maigu ēnu tveicē dos. Pār sirmojumu tu pārkārsies, uz palodzes tev nolieksies, kā drauga vaigs sen pazaudēts, kā bēdās mierinājums svēts. Daudz laba nevajag draugs. No sīkas vasas iezeļ augs. Tas pieņemsies, tas sakupos. Tev maigu ēnu tveicē dos. Pār sirmojumu tu pārkārsies, uz palodzes tev nolieksies, kā drauga vaigs sen pazaudēts, kā bēdās mierinājums svēts. Rit asarā, jeb rasa līst, un ievainotā zeme dzīst. Brīnišķīgi. Liels paldies Ievai Sutugavai un Ievai Krēvicai. Protams, paldies arī šī nama četrkājainajam saimniekam, kas mums te paskarēja garām, un visiem smaids uzreiz bija sejā. Prieks! Jā, par to patiesi prieks, un šobrīd ir pienācis arī kāds svinīgs brīdis, jo tuliņ mēs nosauksim balvas saņēmēju. Tieši tāpēc vārds diviem ļoti svarīgiem cilvēkiem šajā vakarā – profesorei, Latvijas infoloģijas centra galvenajai ārstei Baibai Rozentālai, kura ir ar viņas ieguldījums ir tik liels, ka tur arī jau balvas pienākās. Kā arī šeit vēlamies aicināt priekšā galvenās balvas sponsoru mēnesis aptieka pārstāvi Repharm ģenerāla direktoru Dinu Šmita kungu. Labvakar, mīļie draugi! Es sēdēju, klausījos koncertu kopā ar jums talantīgiem, ļoti stipriem cilvēkiem un aizdomājos, kas gan varētu būt mans lielākais sasniegums dzīvē. Un tad es domāju, kaut man būtu spēks pieņemt un mīlēt pilnīgi visus cilvēkus. Un tad es domāju par to, cik piemēroti un skaisti, ka šis koncerts, šis notikums notiek baznīcā. Jo arī Dievs mums saka, ka Dievs mīl pilnīgi visus cilvēkus. Pat, ja mēs cilvēki laiku pa laikam par to aizmirstam. Biedrību Agihās es pazīstu kopš, manuprāt, 1996. vai 97. gada. Jā, tad mums ir pilnīgi kopīgas, ļoti ilgas attiecības. Man šodien ir gods šo balvu pasniegt kopā ar profesoru Rozentālu, ja, kur, es domāju, ir viņas vīzija un neatlaidības, varētu teikt. Tā mēs varam pateikties, ka mūsu pacienti var saņemt tādu līmeņu medicīnisku palīdzību, kāda šodien Latvijā ir iespējams. Un man Repharm un mēnesis aptieku vārdā ir liels gods un pateicība arī Agihasam, ka šis ir tas veids, kā mēs varam pasniegt savu roku jums.
Paldies! Ko es jūtu šodien savā sirdī? Es jūtu pateicību. Pateicību tiem, kuri nāca ar ideju. Pasaules aids dienā, 1. decembrī, un šajā 30 gadu periodā, kopš reģistrēts mūsu pirmais HIV inficētais pacients, organizēt tik brīnišķīgu pasākumu. Es jūtu pateicību visiem, kas šodien mēs esam šeit kopā, un es domāju, ka arī jums ir šī pateicība sirdī. Un es jūtu pateicību pret izcilajiem māksliniekiem, kas šodien nesautīgi un pašaizliedzīgi koncertēja. Bet, kā teicis mūsu bērnu reanimatologs Pēters Kļava, ja mēs jūtam pateicību savā sirdī, tad mēs projicējam jaunus notikumus, kas atkal radīs pateicību mūsu sirdīs. Bet ir cilvēki, kas ilgos gados ir snieguši reālu atbalstu. To, ko simboliski var nosaukt par glāstu. Nevelti arī šodien biedrības Agihas izveidotā un viņu izvēlētā laureāta, pirmā laureāta balva saucās Glāsts 2016. Un šis glāsts tiek piešķirts Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas, stacionāra Latvijas infektoloģijas centrs, 2. ambulatorās nodaļas kolektīvam un vadītājai doktorei Ingai Januškevičai. Man vēl jāpapildina, ka šeit ir rakstīts par nozīmīgu ieguldījumu HIV infekcijas izplatības mazināšanā Latvijā, un to piešķir biedrība Agihas, paraksts valdes priekšsēdētājs Andris Veiķenieks un Mēnes aptieka, paraksts akcijas sabiedrības reformu ģenerāldirektors Dins Šmits. Es no sirds sveicu un lepojos, ka man ir tādi skolnieki kā doktora Inga Januškeviča, kas nesautīgi, neskaitot stundas, ar sirdi, un mēs šodien pieminējām savā sirdī gan tos, kas aizsaulē, gan tos, kas kopā ar mums. Paldies, Ingiņ! Paldies! Vēlreiz ovācijas! Paldies! Liels paldies Rozentāls kundzei un liels paldies arī Šmita kungam! Un noslēguma vārdu mēs vēlamies dot koncerta un balvas idejas autoram, biedrības Agihas valdes priekšsēdētājam Andrim Veiķeniekam. Lūdzu. Labvakar, draugi! Jūs esat tik daudz. Paldies, ka jūs atnācāt. Paldies, ka mēs esam spēruši platu soli. Un es ceru, ka šī soļa nozīmību izvērtēs tikai laiks. Paldies jums visiem un esiet atbildīgi par savu un savu partneru veselību. Paldies jums, dāmas un kungi! Es jūtu savu sirdi pateicību, kā jau profesors Rozentāla pateica. Tas ir negaidīti, līdz asaram aizkustinoši. Un es gribu pateikt visiem paldies. Tas nav tikai mana balva, tas ir visu mūsu kolektīvu, kolēģi, kā jau šeit minēts, ne tikai ambulatoras nodaļas, ja, bet visa centra.
Pateicos profesoru Zinitālai, kā skolotājiem. Pateicos doktorai Spredzei, manai pirmai vadītājai. Kad es atnācu 22 gadus atpakaļ uz šo centru, tas ir vienīga mana darba vieta, kura pateica, mums vajag jaunus kadrus. Nāc, strādāsim kopā. Tu baidies? Es pateicu, nē. Es pateicu uz saviem vecākiem, kuri ir pašlaik jau sen aizsauli, un manas mammas vārdus, Ingi, padomā, vai tas tiešām nav bīstami. Tā kā tāda smaga nodaļa, un tur visi pacienti ir tādi, tas ir tiešām tie aizspriedumi, stigmas un mūsu stereotipi. Es pateicos Agihas biedrībai, Andrim, Aldim, visiem, kas ir jūsu biedrība cilvēki. Kaut ko tādu mūsu valsti Latvijā atklāti runāt šodien baznīca ar koncertu, ar visiem aktieriem, kuram tiešām milzīgs paldies, nebaidīties, sēdēt, koncertēt. Es ļoti gandarīta. Paldies visiem no sirds. Nezinu, tas ir avans, laikam, man liekas tā, ka mēs visi pelnījam, un tas ir mūsu balva, mūsu cilvēkiem, kas strādā un doktorē, un arī māsiņa, visiem pilnīgi. Piedodieties, nesaukšu vārdos, bet no sirds. Paldies! Vēlreiz liels paldies Ingai Januškevičai. Bet šobrīd, cienījamie Rīga TV 24 skatītāji, mēs no jums atvadamies ar labu vārdu. Sargājiet sevi un sargājiet savus mīļos apkārt. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šodien. Bet, cienījamie klātesošie, no jums gan mēs vēl neatvadamies, jo mēs vēlamies teikt lielu paldies gan aktieriem Dacei Makovskai un Pēterim Vilkastem. Lūdzu, aplausi. Mūziķiem Kristīnai Adamaitai ērģeles, Kasparam Zemītim ģitāra. Madaram Kalniņam pie klavierēm, Viktoram Ritavam pie sintezatora. Bass Andris Grunte. Sitamie instrumenti Artis Orups, kā arī koncerta mākslinieckajiem vadītājiem Jurim Vaivodam. Un cerībā tikties nākamgad mēs no jums šoreiz atvadāmies ar Francesco Sartori, Lucio Kvarantotto skaņdarbu Time to say goodbye, Ingas Šļubovskas Kancēvičas un Jura Visbuļa izpildījumā. Paldies, ar jums bija kopā Lelda Lietavieta un Aivis Ceriņš. Paldies jums! Paldies jums! Sei lontana sogno l'orizzonte manca le parole e io sì lo so te che con me mia solitudine
tu segui con me. Mia luna, tu segui con me, con me, con me, con me. Dai, tu seguirai, paesi che oramai adesso si dividerà con te, partirò. Suonavi per morire e io lo so, sarò io, adesso si dividerà con te, partirò. Liels paldies vēlreiz brīnišķīgajiem māksliniekiem!